tūlīt jūs redzēsiet. Tā. Tātad, šeit jūs redzat ANO, apvienoto nāciju organizācijas, izvirzītos 17 globālos mērķus ilgspējīgai attīstībai. Esmu ielikusi jums linku, bet es pārsūtīšu vēlreiz. Es pie šodienas nodarbības pievienošu šo linku klāt, jo tur jūs varēsiet arī tālāk apskatīties, sīk smalki aprakstīt. Kā jūs redzat, pirmais ir novērsta nabadzība, novērsta bats, ilgspējīga lauksaimniecība izveidota, laba veselība, kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, tīrs ūdens un sanitārija, pieejama atjaunojama enerģija, cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, ražošana, inovācijas un infrastruktūra, mazināta nevienlīdzība, te pārsvarā tieši sociālā un ekonomiskā, ilgtspējīgs pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš un ražošana, rīcība klimata jomā, dzīvība ūdenī, dzīvība uz zemes, miers, taisnīgums, laba pārvaldība un sadarbība. Un kā es jums ieteiktu veidot šo eksāmenu piekļuves darbu sociālajās zinātnēs? Izvēlieties vispirms vienu no tēmām, piemēram, dzimumu līdztiesība, kvalitatīva izglītība vai pieejama atjaunojama enerģija, kurā jūsuprāt Latvijā būtu nepieciešami uzlabojumi. Tādu jomu, kur jūs saskatāt nopietnu sociālu problēmu. Ja? Piemēram, es izvēlos dzimumu līdztiesību, jo Latvijā vēl ar vienu tiek notiek zinām vērtēšana pēc dzimumiem, diskriminācija, sievietēm par tādu pašu darbu tiek maksāts mazāk nekā vīriešiem, ir profesijas, kur sievietēm neļauj piedalīties un tā tālāk. Ja? Izvēlieties jūs paši vienu no šiem te globāliem mērķiem. Un tātad pirmais nosakam šo te sasniedzamo mērķi, otrais uzrakstiet klāt pamatojumu. Tieši kur Latvijā, kurā jomā, kur tas izpaužās. Ja dzimumu līdztiesība, tad piemēru piemeklējiet, varbūt internetā, avīzēs, vēl kaut kur, ja? vai ražošanas inovācijas. Jūs uzskatāt, ka trūkst, pamatojiet lūdzu to. Sagatavojiet šādu te pamatojumu un izdomājiet 3 aktivitātes, darbības, likumus, kas būtu jāpamaina, lai varētu šo situāciju mainīt. Vai ir uzdevums skaidrs?